Sveiki! Te ir ļoti labs piemērs, kā notiek meža dabiska attīstība. Izkrīt kāds lielāks koks, te ir tāda liela egla nokritusi. Un tad ir izveidots mežā tāds dabisks atvērums. Un kaut kas tur ir palicis. Kāda egla, kaut kas nolausts. Un tad būtībā te var redzēt, ka tā jaunā paudze trauc augšup un tas caurums ar kaut ko aizaugs. Un, ja mēs to skatāmies tādā mežsaimnieciskā perspektīvā, tad nodarbojoties ar dabai tuvu mežsaimniecību, arī var mežā izcirst caurumu, izvākt tos kokus, kas jau ir izauguši, un tad tur var iestādīt vai uz dabisku atjaunošanos, lai atkal aizaug. Un tam izmēram jau nevajag būt lielam, tam pietiek ar kādu no 1–2 hektāru, kas pilnīgi atbilst dabiskam traucējumam.